un vārds. Tieši beats un vārds. Beats un vārds, jā, beats un vārds. Beats un vārds sadarbībā ar Tuborg, EHRFM podcastu sadaļā un Hiphops LV YouTube kanālā. Šodien ciemos pie manis ir Eliots, gandrīz pat taisno no Singapūras satīra jaunā albuma Super prezentācijas. Kā vakar gāja tajā pasākumā? Jā, mums bija mediju diena no rīta. Mēs 7 no rīta izbraucām pa visiem medijiem. Tā līdz kaut kādam pusdienas laikam, tad mums bija tāds nosacīts slēgtais prezentācijas pasākums Pasaules tirdzniecības centrā, kur mēs arī nomaucām pāris dziesmas, pateicām savas runas un satikām viesus, parunājāmies ar viesiem un pēc tam maucām uz restorānu. Bet es nevarētu teikt, ka es pat taisno biju no turienes uz šejien, jo es aizgāju mājās 9 un aizgāju gulēt vienkārši. Kā godīgs pilsonis. Kā godīgs pilsonis, jā. Kā jo tāpēc, ka es zināju, ka man jānāk šeit, un es nevaru atļauties. Vot tā, beats un vārds uzliek atbildības jaunas reperiem. Jā. Un kā pārējiem, gan jau vēl joprojām restorānā, jā? Pārējie par restorānam joprojām. Nē, es zinu, ka tur kāds ir atdzīvojies un ir čatā, tā kā visi laikam ir dzīvi. Bet droši vien nav pirmā svaiguma lielākā daļa. Banket продолжается, kā saka. Man te ienāca info, jā, es pats vakar biju tik nodarbināts ar visādām savām problēmām, ka es pats nebiju, bet man te ienāca info, ka nesot bijis viens grupas dalībnieks Nokio uz vietas, jā? Jā, Nokio nebija. Kāpēc viņš nebija? Nokio nav īsti aktīvs muzikāli arī jau kādu laiku, un viņš šad tad piedalās mūsu kaut kādos pasēdēšanās, bet šoreiz viņš netika laikam. Labi, skaidrs. Viņš varbūt arī ir izlēmis nebanketot, kā saka, kādu laiku, jā? Jo, man liekas, šitie visi pasākumi, man arī tā ir parasti, ka man ir grūti atrasties banketos, ja es nelietoju alkoholu. Jā, tas ir ļoti grūti. Man bija patiesībā, es laikam aizmirsu pateikt, ka es biju izlēmis vakar nelietot alkoholu visu dienas garumā, jā, cauri visam tam hujātu tripam. Un tas bija challenge patiesībā. Es zināju, ka tas būs challenge, bet tas bija grūti, jā, tas bija grūti. Tajā prezentācijā jau palika diezgan grūti, un uz beigām, kad mēs sēdējām restorānā, un lielākā daļa jau bija nedaudz ierēbuši, man jau sāka palikt ļoti grūti to izturēt. Sāka palikt bail no sevis, ja? Man tā parasti ir. Tad es vienkārši apēdu savu porciju, izdzeru 2 bezalkoholiskos alus un aizgāju mājās. Labi, par satīna pasākumu skaidrs. Starp citu, vakar noklausījos albumu Baigi labs. Likās drusku īss, 30 minūtes kaut kāds viņš laikam bija. Un man liekas, vislabākais bārs šobrīd, vai arī vakar viņš man tā ieturkāja, kas palika atmiņā vislabāk. Tas bija Bāliņa bārs dziesmām. Kas tā bija pa dziesmu? Super, pati pirmā dziesma. Par to bombzīti un par uz trubas, uz berlūdu. Jā, tā ir diezgan jautra dziesma. Mēs viņu ierakstījām man liekas, mēs visu to dziesmu ierakstījām Helsinkos. Tur tā dziesma gatava tika pabeigta Helsinkos. Un mēs viņu rakstījām vienkārši tādu domu, ka Janka Krīvēns izdomāja, ka mums vajag tādu 2000. gadu Jeezy stilu bangeru. Un tur uz vietas bija tie sonu producenti, un tad tas viens sonu producents uztaisīja tādu bītu tieši ar tām taurītēm stulbajām. Un tad uz vietas mēs centāmies rakstīt maksimāli stulbi. Tā, lai tēma būtu super, ka mēs esam super, viss, kas ir super, bet tā kā maksimāli idiotisks bārs, un tad man liekas arī, ka diezgan labi sanāca tur. Es tieši piefiksēju, es ieslēdzu pirmā dziesmu, man liekas tāds bišķiņ outdated, tas beats ir speciāli, jā, tas ir taisīts
taisīts ar tādu domu, ka lai viņš skan tā kā tie 2000. gadu dienvidu beat, tie, tā kā Jeezy. Dirty Soul saucās tas žanrs, jā. Tāpēc, man likās, un es nevarēju saprast, es iegāju pačakot to beatmaker producentu, kas taisīs, un es tā īsti nevarēju saprast, kas tas Tas ir somu čalīts bija, bet tas bija vienkārši kaut kas, tur tie producenti, saprot, tur bija ļoti dažādi producenti mums tajā nometnē. Viņi tā kā neviens no viņiem netaisīja konkrēti stila beats. Viņi varēja uztaisīt, lielākā daļa no viņiem varēja uztaisīt jebko. Un tas čalīts, kas mums taisīja to trako Jeezy stila beat, viņš vienkārši bija čalīts tā kā biezā vilnas beatlenē, melnās kurpēs un šauros džinsos un ar gariem matiem. Un viņš, man liekas, ikdienā vispār neko tādu netaisa, bet viņam pateica to, parādīja to referenci, pateica, ko vajag, un viņš uztaisīja perfekti, tieši tā kā vajag. Labiem producentiem, man liekas, tas vispār nav problēma. Parāda viņiem jebko, viņi uzreiz tur lielākā daļa producentu bija tāda, tur bija viens producents, kurš vispār izstījās pēc 50-gadīga autobusu šofera. Un viņš arī varēja jebko izdarīt. Viņam pateica, mums vajag tur, uztais mums trepu vai uztais mums drillu, viņš uztaisītu. Viņš vēl pierreiz aiziet paņem ģitāru, vēl iespēja uz ģitāras kaut kādas rifus, vēl kaut ko, vēl aiziet vēl kaut kā sintezatoru nospēlēt, tur viņš jebko varēja izdarīt. Runājot par beatiem, vēl viens, man vispār noklausoties vakar to albumu, man baigi, tā kā es varētu teikt, manās ausīs izcēlās bāliņš, jo vēl viena laba dziesma bija pēdējā postkrituma, PS. Un runājot par production, kas tas ir pa beat, no kurienes tas samples, vai tas ir tā kā Tas ir Niklāva beats, tas ir Niklāva, šaudots Niklāvam. Tas ir Niklāva beats. Mums vispār tur albumā ir vairāk Niklāva beat, tāds Stulbs un bīstams ir Niklāva, un 5 dienas ir Niklāva, un man liekas, ka tik vēl kaut kas nebija. Es tagad uz sitienu baidos samaloties, bet 5 dienas un Stulbs un bīstams un tas PS. Un tas PS, to mēs sarunājām, ka davai, mēs par šito tev varbūt nemaksāsim, vienkārši iedod mums. Interesanti, no kurienes viņš ņēmis to samplu, jo tas izklausās pēc kaut kāda. Jo zin kā, gan jau nav tā komerciālākā, pelnošākā dziesma. Davai, moška, par šito nemaksājam, vienkārši iedod mums par labām, par godu labai sadarbībai. Bet tas bija ļoti labs, man liekas, tāds marketinga gājiens, to pēdējo dziesmu ielikt, un tas, ka beigās tiek pieminēts, tas beigās pašā pēdējā bārā bija tas par to jūsu konci Palladiumā, martā. Tas bija tā diezgan krūta likās. Varbūt es daudz esmu dzirdējis, gan jau pats arī esmu dzirdējis, jo Elliot, kur ir tavs vecais tavs? Kad būs Elliots vecais vai jaunais? Vai mēs varam sagaidīt jauno veco Elliotu kādreiz? Es pieļauju, ka jā, es agrāk domāju, ka iespējams, ka nē, bet es pieļauju, ka kaut kāds, jāsaprot, kas ir vecais tavs, Protams, ka nekad nebūs tāds vecais stāvs, kāds viņš bija, bet es pieļauju, ka man varbūt, kad man būs 40, es tiešām uztaisīšu kaut ko, kas vairāk atgādinās veco stāvu. Tad arī būs dzīve padzīvota, bišķiņi varēs introspekciju. Tas droši vien... Introspektīvo huņu uztaisīt. Es domāju, ka tas skanējums vairs nebūs tieši tāds kā vecais stāvs, bet es pieļauju, ka es varētu kaut kādā brīdī uztaisīt kaut ko, kas ir daudz līdzīgāks vecajam stāvam nekā tas, ko es esmu darījis pēdējos, 5 gadus. Es vairāk vecais stāvs varbūt veciem tādiem dirty beatiem varbūt gluži neskaitīt. Ne gluži uz tādiem beatiem skaitīt, bet uz tiem pašiem 90-niekiem, uz klasiskā tempa. Jā. To es vairāk un tādas bārus vairāk. Es domāju, ka tie nebūs kaut kādi tur baigie boom-bap klasiskie, bet tie varētu būt kaut kāda lo-fi hip-hop stilu, kaut kas tāds iespējams. Tagad jau boom-baps, man liekas, atpakaļ nāk Redz Grizelda. Viss. Bet tagad mēs jau to runājuši kaut kādās iepriekšējās epizodēs, ka tagad, man liekas, cilvēki visu klausās. Nav vairs tāds mainstreamā varbūt arī... Un arī cipari parāda to, ka cilvēki grib klasiskāku hip-hop, pieprasa vairāk. Tāpēc, ka klasiskais hip-hops man šķiet, ka
ir vieglāk uz tādiem beatiem, 90-niekiem, parastā tempa beatiem, ir vieglāk izteikties un vieglāk uzrakstīt. Tas ir arī tas, ko es tev gribēju jautāt tālāk, teiksim, kā tev pašam liekas nepazūd uz jauniem beatiem. Jaunie, es domāju, tie ir tai paši trap beati, drill beati. Viņi ir savādāka tempa, uz viņiem vairāk jāizspringst ar flow, un vai nepazūd brīžiem message kaut kur pa vidu, ciklējoties uz to flow? Es neteiktu, jo uz tiem drill beatiem un trap beatiem var sarakstīt garākas rindas. Tas vienkārši ir cits formāts. Uz kaut kā 90-nieku tu raksti īsākas rindas, bet tu varbūt nedaudz mazāk iespringst pa flow, bet uz tiem tu raksti garākas rindas, vairāk iespringst pa flow. Bet es domāju, ka es neteiktu, ka tas ierobežo. Jo tas, ka... es neteiktu, ka tas ierobežo to, ko tu vari pateikt, un lirisko pusi tam visam. Tā kā labs piemērs tam ir Central C, kurš taisa drillu, bet viņš ir ļoti storytelling repers. Viņš ir pilnīgākais storytelling repers. Bet vai nav tā, ka angļu valoda labāk laužās dēļ tā, ka mums ir garumzīmes un visas tās fiškas, mūsu fonētikā? Un es kā repers, man liekas tomēr, ka uz tiem beatiem ir grūtāk pateikt kaut ko, jo tev ir vārdi kaut kādi, kurus tu nevari izmantot īsti. Tā kā vieglāk ir viņus iebāzt uz 90-nieku nekā uz tā drill beat. Bet varbūt neesmu pietiekami labs repers. Eliots sēž. Es nezinu, man liekas abiem tiem formātiem ir savu plusu, savu mīnus. Es neteiktu, ka tu nevar uztaisīt storytelling dziesmu, drills. Var, bet grūtāk. Tev ir citreiz, man liekas, kaut kādi vārdi, kurus tu nevari tur ielikt. Vai arī jauni jādomā, vai arī jālauž kaut kā pa savam. Bet, labi, Nē, protams, ka citas tehnikas nedaudz nāk, varbūt. Tā ir taisnība. Un varbūt pa tavu rakstīšanu, varbūt, teiksim, jaunie reperi, kāds jaunais Censons tagad skatās, viņš domā, interesanti, kā tas Eliots tur dara to savu darbu. Jo man liekas, tu vispār esi viens no pirmajiem, kas Latvijā saprat to, kā ar divvārdu atskaņām var rīmēt arī nevis tikai vienvārdu atskaņām. Un ja kāds tagad jaunais skatās un viņš domā, kā viņš to dara, kā tev pāris vārdos varbūt tur var pastāstīt, kā tev notiek rakstīšanas process. Tu pirmās ir atskaņas un pēc tam nāk kaut kādi panči vai doma, vai pirmie panči, pēc tam tu viņus apauzē ar atskaņām. Kāds ir tavs rakstīšanas, 4 rakstīšanas process? Es parasti izdomāju, visbiežāk ir tā, ka es izdomāju labu atskaņu, labu tīru atskaņu. Un tad pārsvarā bieži ir tā, ka tev ir viena laba atskaņa, respektīvi divu vārdu savienojumi, kas veido atskaņas. Un tad tu uz viņiem uzbūvē rindas divas, un pēc tam pie tām divām rindām pieliec klāt vēl nākamās divas, vai izdomā trešo, un tad kaut kā izdomā ceturto. Un tā parasti. Bet tas var būt arī visādi. Varbūt, ka tu vienkārši gribi kaut ko, tev liekas, ka labi skan kaut kāds statements, kas ir vienā rindā. Tad tu izdomā, kā otru pielikt klāt. Tur dažādas dažādas būvēšanas tehnikas. Kā tu skaties uz mūsdienās? Ir 23. gads. Kā tu skaties uz to, ka reperi izmanto tikai vienvārdu atskaņas savās dziesmās? Vai tas ir divvārdu atskaņas un kaut kādas kompleksās atskaņas jau nav tāds tā kā mūsdienu standarts? Tā kā kuram būtu... Nē, ir jau daudz, kas... Nē, es, piemēram, nesen pirms pāris dienām iznāca albums vienam tādam Baltkrievu izpildītājam LSP, kuru es savulaik ļoti klausījos, kaut kādā 17. 18. gadā ļoti klausījos. Tad viņš tur aizgāja tādā estrādē, bišķi vairāk, tādā Maks Kožs, vēl kaut kas tur pa vidu tam visam. Tad es viņu neklausījos kādu periodu. Un tagad viņš izlaida albumu, pirms pāris dienām viņam bija dziesma Trajanskī koņi. Ja kādam ir interesi, var noklausīties. Un tur tajā dziesmā nav neviens divvārdu atskaņas. Pilnīgi neviens. Man liekas, pat.
lietas, jā. Tur ir faktiski 2 zilbju vai pat 1 zilbjas atskaņas pārsvarā. Un tā dziesma man nenormāli patīk. Nenormāli. Tā kā es ar to dziesmu nenormāli identificējos un nenormāli jūtu to dziesmu un man pilnīgi vienalga. Viņi arī skan labi, tur ir flows, tur ir melodija, tur ir viss, un tur nav nevienas 2 vārdu atskaņas. Tas viss ir, es agrāk gribēju kaut ko pierādīt, man bija tās 2 vārdu atskaņas, citiem viņas varbūt nebija, un tad man likās, ka es esmu krutāks, bet īstenībā pilnīgi vienalga. Bet tā ir taisnība, ka es joprojām tā rakstu, man ir grūti sarakstīt labi ar 1 vārdu atskaņām, vai ar 2 zilbju atskaņām. Ja tu esi uzkāpis tai latiņai, tad tev grūti man pašam vienkārši ir vieglāk rakstīt tā, es tā labāk jūtu. Tas pats runājot par to, varbūt kā, nevis kas skan, bet kā skan, ir tas pats Skriptoņīts jau arī bieži vien nevar saprast, par krievu repu runājot, nevar saprast vispār, ko viņš tur repo, bet liekas, kruta skan. Jā. Skriptoņīts jau arī, viņam brīžiem ir tas vienkārši tā tik sarežģīta kaut kāda tā uzbūve flow ziņā un melodijas ziņā. Ka tur nav tādi kastveidi, pierastāk, pierastāk mums ir tā parastā standarta kastveida uzbūve. Viņam tur mēdz būt tādas konstrukcijas, bet tur galīgi nav vispār runa par atskaņām, tur ir runa par vispār kaut ko citu. Tad, kad tu bija tas periods, kad sākās vecais Eliots pārtapa jaunajā Eliotā. Tu atceries to brīdi, kad tas notika un kura bija tava pirmā dziesma, kur tu iekāpīji jaunajā, un vai tev nācās kaut kam pārkāpt pāri iekšēji vai kaut ko salauzt sevī, lai kaut ko jaunu pamēģinātu? Nē, man bija, es vienmēr esmu bijis tāds cilvēks, kas grib kaut ko jaunu nepārtraukt. Tas pats stāvs, viss tās vairāk zilbju atskaņas un viss tas, kas maz izplatīts bija Latvijas repā tajā laikā, PKI laikā, kas bija maz izplatīts un ko mēs mēģinājām ieviest vairāk. Tas jau bija jaunums priekš manis to laiku. Un tāpat arī 17. gadā mumble raps priekš manis bija kaut kas jauns un kaut kas svaigs, un man tas patika, un man tas bija interesanti. Tāpēc man nebija nekāda problēma embraceot to. Man vienmēr patīk viss jaunais, un es vienmēr saskatu labas lietas kaut kādās jaunās tendencēs, kas nāk. Man liekas, arī tāda arī ir cilvēki, kas pilnīgi kritizē kaut kādā brīdī kaut ko. Es atceros no krāstajā Eikšo bija tas, kurš vienmēr teica, ka autotune ir pilnīgs sūds un mati uz galvas ir pilnīgs sūds, bet mēs tagad redzam, kā izstās Eikšo un ko viņš dara. Jā. Visi mainamies ar laiku. Ja man vēl augtu mati, tad man arī būtu mati gari varbūt. Man ir tā problēma, ka man vairs laikam nekad nebūs gari mati. Nav tādas iespējas vairs. Bet ir kepons. Jā. Kā tu vērtē jauno reperu iespējas mūsdienās, ņemot vērā TikToks un viss pārējais? Vai tas, kā agrāk, man liekas, atpazīstamība bija ilgnoturīgāka? Vai tagad viņa nav īsnoturīgāka un pateicoties tam, ka tu vari ātri palikt populārs TikTokā, jebkurš principā trash talkers, trash kontents var palikt tur, tu saprati, jā. Es domāju, jebkurš var mūsdienās palikt ātri populārs. Tas ir, ASV tas noteikti tā ir, Latvijā vai tas tā ir, es nezinu. Latvijā bišķi citi noteikumi, jo Latvijā tā industrija ir tik maza un tās iespējas izdzīvot ar repu ir diezgan ierobežotas, un tāpēc lielākoties mēs redzam, ka Latvijā veiksmīgi reperi ir tie, kas ir ar ilgām karjerām. Jo vienkārši tev ir jābūvē viņi, lai nonāktu līdz tam līmenim, ka tu jau kaut cik vari dzīvot par to. Jo tur ir, mums īsti nav tas, ka tu vari uzsprāgt ātri TikTokā vai uzsprāgt ātri ar vienu dziesmu, un tu uzreiz tur sāc ar to tik daudz pelnīt, lai dzīvot. Teiksim, ārzemēs to var, ārzemēs te uzsprāgst vienu dziesmu, tu uzreiz nopelni pāris miljonus bez mazvai, un dzīvo no tā. Latvijā tas tā nestrādā. Latvijā mēs redzam, ka tie, kas reāli dzīvo no mūzikas, viņi to ir darījuši ilgu periodu pārsvarā.
Jā, es varbūt vairāk nerunāju par to, vai tu finansiāli sevi no tā var nodrošināt, bet tas, ka mūsdienās ir lielāka iespēja ātrāk palikt populāri uzsprāgt. Tu izdod vienu dziesmu, pateicoties visām sociālajām platformām. Vienkārši tas, cik tu viņu ilgi vari noturēt pēc tam, un tāpēc es arī runāju par to ilgnoturību. Agrāk varbūt tas viss bija spējīgāks ilgāk dzīvot. Tagad tu vienā brīdī palaidi to vaļā, un viss, tu vairs neesi apritē, tīpaši, tur tā runa par to, ka jo ilgāk es spēlē, jo tevi grūtāk ir aizmirst, un tagad ir tā, ja tu vari ātrāk palikt populārs, ātrāk var uzsprāgt, bet tiklīdz kā tu atlaidi to visu vaļā, tā pēc mēneša tev vairs neviens nezina. Ir daudz piemēru, varbūt, teiksim, labi, es nezinu. Man nav viedokļi par šo. Paliksim pie diplomātijas. Ko tu domā? Es noteikti zinu, ka tev ir kaut kādas domas par artificial intelligence, par AI. Un vai tev neliekas, ka kur tas varētu aizvest pēc pāris gadiem? Es domāju, šajā straujajā tempā jau pēc pāris gadiem, nevis 10 gadiem. Un vai drīzumā nebūs jau tā, ka grūti būs pateikt, kas repo vai AI vai Kanye West. Es nezinu, varbūt tu esi redzējis tagad to Kanye West, to pantu, par kuru tur visi spriedelē, vai tas ir AI vai tas nav AI. Kā tev liekas tieši par to, kā viņu sauc, kā viņam bija nosaukts? Es neesmu baigi sekojis. Freestyle kaut kāds ar kaut ko viņam tur bija, bet pilns TikToks bija, es tur iebraucu rabbit holā, un tad man radās tāds jautājums galvā. Man liekas, ka tas AI vienkārši ir tāds lāsts ar to, ka viņš vienkārši aizdirsīs mēdījus ar visādiem saģenerētiem sūdiem baigi daudz. Ka tu vienkārši tev būs visādas tā kā AI dziesmas, un tu vairs nevarēsi tur tām visām kaut kāds random cilvēks kaut kur pagrabā ir saģenerējis visādas tur balss, tur 158,000 Snoop Dogg dziesmu, tu vairs nevarēsi atrast īstās Snoop Dogg dziesmas. Tieši tā, jā. Un cik tad vai nu būs jāievieš kaut kāda AI policija? Būs kaut kāds vienkārši sačakarēs, būs pilni mēdī ar šitiem sūdiem AI taisītajiem. Un fake news vairs nevarēs atšķirt no vispār no. Mēs jau te varētu iegrimt konspirācijā, ka tas viss ir speciāli radīts un ka lai cilvēkiem vēl vairāk. Ar konspirācijām jau bija tā, ka sākumā zini ar konspirācijām. Tu nezini, kas ir īsts, kas ir nav, un viss tas ir vienā katlā liekams. Tā kā nevar līdz galam nekam ticēt, un tāpēc ar visu šo AI to visu vēl sarežģīt vēl vairāk. Tā kā, jo drīz tu nevarēsi pateikt, vai to pa telefonu mamma zvana, vai AI vienkārši. Un beidosies baigais tāds bardaks. Bet pirms mēs ejam uz Kauna traipa, par ko es tev jau pabrīdināju, jeb repa pazoriši, vēl viens jautājums ir, es pamanīju to, ka tu šad tad storijas lietas, ka tu skrien krosu. Tas ir tikai tā vienreiz mēnesī atzīmēties storijos, ka tu skrien, jeb tas ir kaut kāds paredzēts, tā kā, lai uzturētu savu fizisko formu, lai varētu koncertos noturēt savējo staminu. Es nedomāju par koncertiem tajā brīdī, tas es vairāk, es gan neteiktu, ka es baigi regulāri to daru. Man grūti ir noturēties pie regulārām fiziskām aktivitātēm, ja man ir koncerti, kaut kādi pasākumi, tusiņi, un tas sačakarēja vienkārši visu sadzaros un pēc tam nedaru neko ilgi. Pēc tam vairākas dienas neko nedaru, un tad pēc tam tā arī tas viss paliek. Bet kaut kādas periodus, man ir bijuši periodi pārsvarā ziemā, pavasarī, rudenī, kad ir bišķi vēsāks, kad ir mazāk koncerti, mazāk kaut kāds vispār ārā iešana. Tad es mēdzu arī skriet regulāri, teiksim, mēnesi no vietas regulāri. Tā. Bišķiņ vajag uzturēt savu tonusā, jo pieņemsim... Bet ar skriešanu arī nepietiek, vajag tomēr kačāties arī, lai uzturētu savu formā skriešanu, tas tāds tīri. Tas vairāk mentālajai veselībai, es teiktu. Tas vairāk mentālajai veselībai nekā fiziskajai. Solo koncerts, kad bija tavs pēdējais 371, vai vēl pēc tam ir bijis kaut, man liekas, ka 371, bija tavs pēdējais solo koncerts? Nē, pēdējais bija tajā sporta Tallinas kvartālā bija tas Bronx festivāls. Bet tas jau bija pirms. Tas bija pirms? Tas, man liekas, bija pirms, pēc tam bija 3. Nebija, ja? Nē, tas bija pēc tam. Es kaut ko jaucu. Labi. Tad es laikam pats esmu nodzēris pārāk visu vasaru traki. bet jā, jautājums par to, kā ir ar solo končos ar staminu, jo, pieņemsim, paskatoties
uz Ozolu, pieņemsim, ja, kā viņš, ko viņš dara uz skatuves. Un cik ilgi viņš to var izdarīt. Man brīžiem tā kā liekas, ka viņš kaut kāds super cilvēks. Es nezinu, kā tas ir iespējams. Kā tev ir vispār pašam nolēkāt pa skatu vienu solo programmu? Nu, ir grūti šad tad, bet man jau arī nav tas vecums vairs. Nu, pagā, ko Ozim teikt? Jā. Ozis jau arī kaut ko trenējās ik pa laiku, man liekas, vai regulāri pat trenējās, es teiktu. Es nezinu, godīgi sakot, kā viņam ir, bet es pieļauju, ka nē, nu... Es domāju, viņš vienkārši uzstājas tik bieži, ka tie arī ir viņa treniņi visu laiku. Jā. Nē, man nav tik grūti. Man vairāk ir fiziski grūti. Tā nav man lielākā problēma. Man lielākā problēma ir mentālā noturība, psiholoģiskā. Es pie tā visu laiku esmu spiests kaut kā par to esmu spiests rūpēties un uztraukties vairāk nekā par fizisko. Nu, mūsu visu 21. gadsimta problēma, jā, arī mentālā, ne tikai fiziski. Agrāk, man liekas, cilvēks varēja tikai fiziski piekust, cik paklausies. Bet, laikam, tāpēc, ka daudz ko vairāk ar galvu var darīt mūsdienās. Kauna traips. Virzamies tālāk uz Kauna traipu, kā jau es tev solīju. Ja? Es tev iepriekš jau prasīju, lai tu padomā, atceries par kaut kādu apkaunojušu notikumu sev vai citiem, ja repa pazoriši, kā mēs te mēģinam jau to mūsu rubriku lēnām pārsaukt. Jā. Varbūt tu zini kaut ko atceries pastāstīt. Nu, kas ir lielāk? Es pat nezinu, es mēdzu aizmirst tekstus, bet pēdējā laikā daudz mazāk. Agrāk, kad es retāk arī uzstājos, nebija pieredze varbūt tik daudz, tad es biežāk aizmirstu tekstus. Jo man ir tā problēma vienkārši, man ir tas, sociālā neveiklība, vai kā to nosaukt. Es skatos, mēdzu, tā kā, nezinu, vai to var saukt par nervozēšanu, vai vienkārši, apjukt. Es nezinu, kā tas ir. Es esmu aizmirst tekstus, bet tur, zin kā, es arī tagad šeit tad aizmirstu kaut kādu vārdu, bet tagad man ir pietiekami pieredzes, lai es varētu to ātri, tas, ka es tur vienu vārdu aizmirstu, neviens to nepamana pat. Tas ir labi, ja tu vienu vārdu aizmirsti. Labi, kaut vai es aizmirstu visu rindu, jā, tur viss ir tā atstrādāts, kad mums tur Niks uzliek fonā. Es ātri savācos, atceros savus rindas un maucu tālāk, vispār nekāda problēma. Galvenais neapjukt, galvenais ir nesaspīsties vispār, ka tu aizmirsti vienu rindu un apjūts un nezinu vispār, ko iesākt vairs atlikušo dziesmu. Tas ir, bet tā man nav bijis gadiem. Tā nav problēma. Bet tas, ka tu tur aizmirsti kaut kādu vienu rindas, pusi no rindas vai ko, tas vispār nav nekas. Cilvēki to pārsvarā nepamana koncī. Bet tas jau ir, kā tu saki, satraucies, saspringums satraucies. Man liekas, tā ir tā lieta, kas ir, jebkuram. Mums, es nezinu nevienu, kurš iet uz skatuves un nav uztraucies. Tieši uztraukums un tas overthinkings tajā brīdī. Man liekas, es esmu piefiksējis, ka tu aizmirsti tekstu tad, kad tu sāc domāt par to, par savu tekstu. Jā, ir jābūt tīrai galvai. Ir jābūt tīrai galvai. Es vienkārši esmu arī tāds cilvēks, es nespēju tā kā to atslābināties, un man ir visu laiku kaut kādas domas galvā, un tāpēc priekš manis tas ir grūti. Brīžiem. Man arī bijis tā, ka es repoju, un es pēkšņi sev pieķeru pie tā, ka es domāju vispār kaut ko citu jau. Jā. Tā ir arī mana problēma, kad man novērš kaut kādu sīkumu uzmanību, un tad es sāku domāt par kaut ko. Es sāku domāt, tur vai miķis ir ieslēgts, vai prožektors nespīd acīs, vai es dzirdu monitoru, vai tā kaut kāds, ka es saskatos kaut kādu cilvēku publikā, viņš man izsit kaut kādu domu. Es nezinu, tāda sīkuma, kas ir, tā kā vajadzētu mācīt ar to dīlot, jebkuram profesionāli nosacīt, bet tāpat ir, struggles vienmēr ir, un pēc visiem šiem gadiem tāpat man ir stress vienmēr. Un tas ir arī, tāpēc jau arī ir tas viss. Tāpēc arī ir tas nogurums, mentālais, viss tas, ka tu katru nedēļu kaut kur mauc uzstāties bez maz vai visu vasaru, plus vēl, tad tu mēģini to glušīt ar alkoholu vēl pa vidam. Tas pēc tam tas akumulējās līdz tādam līmenim, kad tu beigās jau, alkohols arī nav risinājums noteikti tam ilgtermiņā.
Un tad tu nebrīnies, kāpēc mirst tādi cilvēki, kā Amy's Winehouse, un nonarkojās, nodzerās. Cilvēki totāli izdeg, tā kā, ja tu mauc visu laiku uzstājies, tas jau ir nenormāls slodze, jā, un tad tu visu laiku glušī to ar dragiem un alkoholu, un tas jau tikai pasliktina. Tas jau tev nenoņem to pressure, tas jau tikai uzliek vēl lielāku pressure nākamreiz. Un tā cilvēki vienkārši izdeg un nomirst. Tā notiek. Jā, Latvijā jau mums tāda vēl mazā spēle ir. Pastamies tur ārzemēs, tur jau tie mērogi vēl lielāki. Tur katru nakti vēl jābrauc ir uz citu štātu, ja tur vēl lidmašīnas katru dienu un viss tas pārējais, un katru dienu tur citas viesnīcas, un viņiem tās tūras 50 cents jau arī tagad, cik viņiem 50 koncerti kaut kādu vai 60 pa visu tūru, bet 50, cik es zinu, tad viņš nav ar to, viņš tā, es cik saprotu, viņš vispār pat nedzer un neko nelieto. Bet tas ir loģiski, ja tu gribi būt successful ilgu laiku un augt tādu... Un negribi 30 gados nomirt. Jā, tad tu arī nemaz nevar tā baigi, labi, mēs ar to vēl daudz grēkojam, jā. Bet, ja tā pastāst godīgi, tad tas nav ilgtermiņā. Risinājums, ilgtermiņa risinājums. Tas nav sustainable. Visu laiku šitie tusiņi un visu laiku sajaukt kopā koncertus ar tusiņiem, tas nekad nebeidzās baigi labi. Tāpēc, ka tas nāk, man liekas, no rockstāru no vispār tā laika, kad rockstārs tu skaitījies, tad, ja tu esi sapisies un riktīgi, un bez, tas tā kā bija jau tāds tā kā... Tev bija jāpis heroīns. Jā, tev bija jāpis heroīns, lai tu būtu successful rockstārs. Jā. Visi tie glam rock čaļi vienkārši mauca geraču, jau tas bija, tev bija jāpierāda, ka tas, bet arī, reps jau lielā mērā ir mūsdienu, tas rock'n'rolls vai punkroks. Tā kā, tas jau arī, zināmā mērā, Viss tas, kas ir pēdējos 10 gadus bijis novērojams, jā, tie visi čaļi, kas mauc tur nenormāli līnu un zaņus un tabletes un vēl visu kaut ko, ka tas bija tāds arī veids, kā pateikt, ka jā, mums pohuj, mēs esam jaunie punki, rockstāri, whatever. Jaunie punki, līdz tev gadās... Līdz vienkārši, kad tu skaties, ka vienā brīdī tā kā trešā daļa no viņiem ir miruši, šobrīd. Kamēr tev gadās Zanaks leist ar fentanylu. Jā. Tā ir. Kaunatraips, bišķiņ ielga. Tā jau arī varētu teikt, ka mans lielākais kaunatraips ir pārmērīga aizraušanās ar veidiem, kā noglušīt sevi, kā ar alkoholu un substancēm. Tas arī ir lielākais kaunatraips. Mēs ar vienu jautājumu aizgājām, tā kā pie psihologa līdz risinājumam. Īsti mēs dabujām atbildi, jā? Bišķi sanāca garāk kā parasti, bet maucam tālāk. Sīkruna. Beats un vārds, mēs esam atpakaļ ar sīku runu, jeb ātriem jautājumiem. Un kā jau jūs redzat, mums šodien dekorācijas ir no Tuborga, ja? Un man drusku dzert sagribēju šobrīd, tāpēc Eliots par cik bišķi tādā sober periodā, tad es atvēršu 2 uzreiz. Un kamēr viņš atbildēs jautājumiem, es ceru, ka mums Tuborgs bija labvakar klipu filmēšanā arī, tā kā es viņu sadzēros jau kad tas bija septembrī sākumā, kad mēs filmējām labvakar klipu. Tā kā es šoreiz atļaušu tev. Tas ir, Steps arī stāstīja, Stepam arī Tuborgs bija sponsors, ja, atbalstītājs, un viņš arī teica, viņš baigi sadzērās viņus. Bet es attaisīšu arī tad uzreiz 2, lai man te nav jāgramstās lieki pēc tam vēl. Tā, tas ir šitas, un šito iedzeršu arī. Šitas arī labs izskatās. Atgriežamies pie sīkas runas, jeb ātriem jautājumiem. Man te šis tas sagatavots. Pirmais jautājums ir... Cik daudz procentuāli no tā, ko tu klausies, ir latviešu reps? Tu vispār bieži mūziku klausies? Jā, bet latviešu reps būs relatīvi maz, varbūt mazāk par 5%. Labi. Kad pēdējo reizi brauc sabiedriskajā transportā? Es braucu ar Siguldas vagoniņu pirms mēneša. tas arī skaitās, kā skaitās. Jā. Man bija es lecu ar gumiju.
Karoči, man bija jākāp tajā vagoniņā iekšā ar visiem pārējiem kopā. Tad man bija sajūta, ka es esmu atgriezies sabiedriskajā transportā. Bet es neesmu kādu laiku braucis, jā. Tas ir tāds ekskluzīvais sabiedriskais transports. Bet ar Rīgas, neesmu braucis kādu laiku. Kas ir zvejnieku dēliem? Ar zvejnieku dēliem mums ir iesāktas visādas demkas. Mums ir kādas 7 demkas, kas pagaidām tur ir pauzīta. Nevienam nav īsti bijis laika un enerģijas pieslēgties tā pa nopietno. Mēs tur kaut ko ik pa laikam esam satikušies, paklausījušies demkas, ko parunājuši. Bet īsti līdz šim nav bijis, vienkārši bijis baigais skrējiens un nav bijis laika nevienam. Tātad, zvejnieku dēli 2, ja? Iespējams kaut kad, jā. Tas bija nākamais jautājums. Vai mēs varam sagaidīt zvejnieku dēlus 2? No acīm redzot jau, ka varam. Nākamais būs jautājums ar 3 atbildēm. Es nolasīšu tev visu jautājumu. Tu padomā un tad atbildi. Ja? Ja tu gribi, lai es tev vēlreiz nolasu, tad es nolasīšu 2 reizes. Tātad jautājums tāds. No satīna jāizvēlas. Dalībnieks, ar kuru divatā slazdot nedēļu no vietas. Tas ir viens, ja? Otrs. Dalībnieks, ar kuru kopā pusgadu no vietas rakstīt dziesmas no ārpasaules izolētā studijā. Tas ir otrs. Un trešais dalībnieks no satīna, ar kuru vislielākā iespēja iekļūt sūdos. Ok. Tā. Pirmais bija slazdi. Slazdi nedēļu no vietas. Kā viņu sauc? Es izvēlētos Jumbo, jo Jumbo ir vismierīgākais slazdotājs. Tāds, un arī ar kuru var vismazāk teiksim tā, ja tur būtu slazdošana nedēļa no vietas, tad tur būtu arī kaut kādas jēdzīgas sarunas salīdzinoši daudz tam visam pa vidu. Un tad, kad jums pateiktu, nedēļa ir galā, jums jāiet ārā no slazdinieka, tad jūs arī ietu nevis, pagdāvai, mums vēl vienmēr sarunāt nedēļu palikt. Jā, iespējams, jā. Labi, otrs bija dalībnieks, ar kuru kopā pusgadu no vietas rakstīt dziesmas no ārpasaules izolētā studijā. Šis ir grūtāks jautājums, jo es ar daudziem varētu rakstīt dziesmas kopā man ir pieredze vislielākā šeit laikam ar Krīvēnu, rakstot zvejnieku dēlus. Tā kā mēs ar viņu varam. Ar Jumbo es arī varbūt gribētu to darīt. Es teiktu Krīvēns vai Jumbo. Ok, labi, un tad trešais bija dalībnieks, ar kuru vislielākā iespēja iekļūt sūdos. Nokio varbūt. bet arī nē, tajā pašā laikā nē. Nezinu, agrāk varbūt ar Nokio, nezinu. Es teiktu, ka tagad varbūt pozīcijas ir mainījušās. Labi. Jā. Nākamais jautājums ir kontroli jautājums, ko es uzdodu visiem šeit. Tas ir sliktākā tava darba vieta. Kāda bijusi un kas tur bija jādara? Es nezinu, haltūras skaitās darba vieta? Viss skaitās, viss. Kaut vai vienu dienu aizgāja kaut ko sliktu. Kaut kādā 13. 14. gadā piehaltūrēju vienā loģistikas firmā, vadāju alu ar smagajiem. Pirms Jāņiem. Tad bija liels saules pieprasījums, vajadzēja cilvēkus, kas palīdz piehaltūrēt, braukāju smagajiem, vadāju alu pa visādām ģerevņām, pa visādiem lauku veikaliņiem. Ar šibjonkām, gratovkām. Jā, arī tā skaitā, jā. Un tā firma bija tāda miskas, tā Dievs vienkārši. Tās mašīnas bija vienkārši nelegāls. Viņas bija nelegāls. Viņām nebija bremžu, viņām nebija tur. Numurzīmes. Viņas bija pilnīgi nelegāls. Viņām bija nopirktas tehniskās apskates visām. Viņām nebija bremžu, bija mašīnas bez stāvbremzes, bija mašīnas, kurām nebija essential bremžu elementi uz vienas noteiktas asas. Tur bija tik briesmīgi viss. Tur strādāja tajā firmā, tie pastāvīgie darbinieki, kas viņiem bija kaut kādi alkaši, pilnīgākie, kuri visu laiku bija pālī, un viņi visu laiku pālī brauca tā mašīnā, bet viņš viņus turēja darbā jau tāpēc, ka viņš varēja viņiem algu nemaksāt. Jo tu zini, ka tas alkašs nekur citur neatradīs darbu, tad viņš strādāja pie viņiem, jo viņš varēja viņiem. Un tad es tur pahaltūrēju. Nē, mēs ar vienu čalu tur haltūrējām. Mums viņš it kā samaksāja, bet tas brigadieris arī viņš bija jāķer rokā pēc tam nedēļām, jāmēģina sazvanīt, lai viņš atdod naudu. Tas bija tik briesmīgi vienkārši. Tas bija viena no drausmīgākajām vietām, kuras tiešām es strādāju. Tu kādu laiku agrāk strādāju uz smagajiem, cik es atceros, bija tāds fakts.
Un es šodien, kad rakstīju šos jautājumus, atceros, kad stāstīju toreiz par to kaķi, kuru tu nejauši aizvedi no kaut kāda purčika uz ķēngaragu. Kas tev var pastāstīt, kas ar to kaķi bija? Es pat neatceros tādu gadījumu. Es atceros, ka bija kaut ko krāmēja mašīnā, laikam tas kaķis laikam paspēja tur ielīst, un kad tu aizbrauc uz ķēngaragu, tad attaisīja durvis. Un tad viņš aizskrēja prom, jā. Kā raķeti izlidoja ārā. Kā ir ar kaķiem? Viņi var atrast atpakaļ ceļu vai viss? Tam kaķim bija pizdā. Viņš bija citā rajonā, es nezinu, vai viņš tur izdzīvoja. Es ceru, ka viņam viss kārtībā bija. Bet, es ceru, ka viņam bija viss kārtībā, bet, zin kā kaķiem, jo kaķi ir ļoti piesaistīti pie savas teritorijas. Viņam, tur grūti gan jau gāja pēc tam. Varbūt vēl joprojām leģendas klīst, kā tas kaķis vēl joprojām pa ķēngaragu klīst. Kas notika ar tavu Ford Sierra? Tev bija viena vai vairākas? Man bija divas. Okay, kas notika ar... Viena tika saspiest metālu uzņos, un viena tika pārdota. Jo es atceros, ka tu biji baigi safanojies par Sierrām. Nē, man patīk, tāda vienkārši mašīna, kā velosipēds tāda. Ja tu māki velosipēdam ķēdi uzlikt, tu vari saremontēt to mašīnu tā pa lielām šaibām. Kur notika tavs pirmais koncerts? Zini, kur? Es neteiktu, koncerts vai vieta? Uzstāšanās vispār kā tāda. Pirmo reizi es Miķī skaitīju kaut kādu tekstu. Tas bija, es zinu, kur tas bija, Saldūts iecerē. Saldūts iecerē. Jā, es biju aizbraucis kopā ar Ansi un vēl kaut ko. Skuteli iespējams, vai... Nē, pagaidi. Es biju aizbraucis ar Ansi un es neatceros, ko vēl. Tur, man liekas, bija arī kaut kas, tur bija arī daļa no runazāles vai visa runazāle arī tajā pasākumā. Šaudauts viņiem. Šaudauts Ansim, šaudauts runazālē. Šaudauts DJiem Zigī. Šaudauts DJiem Zigī, jā, tiešām. Labi, tu biji koncertā Saldūt, bet man nākamais jautājums, ko tu nopirki par savu pirmo repa naudu? Nezinu. Es neatceros tiešām. Kas ir kaut kas garšīgs, kam obligāti jābūt backstage'ā? Mums jau to apetīti sūdīgi parasti. Tas tāds stereotips, bet mēdz tā būt. Bet nezinu, man nav baigo prasību backstage'iem. Tad, kad es vēl mēdzu iedzert pirms koncertiem, tad man ir prasības, lai būtu kaut kāds viskijs. Kaut kāds, vēlams ne Jack Daniels. Vēlams kaut kāds skotu vai īru viskijs. Bet, jā. Rums labāk nē. Džins šņābis arī var ok, bet, lai būtu kaut kāds viskijs. Lai būtu alkohols, dzēriens un pofigu zēdienu. Jā. Nē, kaut kāds uzkodas arī, protams, vienmēr ir nice, bet man nav baigo prasību kaut kādām konkrētām uzkodām. Man liekas, tieši par šito bija Lainas kaut kam albumā jūs jaunajā, par šito, par backstage. Tas bija Krīvēnam, jā. Cik grūti ir uztaisīt kimči? Diezgan. Tas ir process visu dienas garumā. Jāčakrējās visu dienu, tur jāsāla, jāmazgā. Ļoti liela svarīga daļa no tā viss ir mazgāšana, sālīšana. Viņš pareizi jāiesāla, kam daudz nepievērš tik daudz uzmanības. Daudz pievērš uzmanības tur sastāvdaļām, tur sagriešanai, tur samaisīšanai. Bet svarīgākais ir pareizi iesālīt. Tie, kas taisa kimči, normāli uzberat sāli. Labi, neiekrimsim detaļās. Es saprotu, kimči vispār ļoti sarežģīts process, bet... Ir tāds, nav baigi sarežģīts, bet čakarīgs process. Tavs ir stulbākais pirkums dzīvē. Atceries tādu? Stulbākais pirkums. Cerams, ka tas ir. Es esmu 2 reizes nopircis Gucci saules brilles, un abas reizes es viņas nevalkāju. Oriģinālās? Jā. Un viņas man vienas samainīju Krīvēnam pret Versace saules brillēm. Viņas nesā vismaz?
Es nezinu, vai es viņas nesāšu, jo man liekas, tās saulesbrilles, ko mēs samainījām, abas bija pietiekami debīlas. Viņš atdeva savas debilās saulenes man, un es savas debilās saulenes viņam. Un es nezinu, vai mēs viņas valkāsim. Varbūt es kaut kur uzvilkšu. Un tad es vienas saulenes nopirku Gucci, bet es viņas atdevu sievai. Kuras, es it kā biju domājis, varbūt uz sevi, bet es saprotu, ka nē. Atdevu sievai. Labi. 3 tavas dziesmas, kas vislabāk raksturot Eliotu. 3 dziesmas. Stulbais reps, reklāmistu balle un... Tās pirmās 2 no tava pēdējā albuma. Tas no pēdējā albuma, jā. Stulbais reps, reklāmistu balle. Davai vienu no vecajām. Un Zārki varbūt. Es tieši gribēju par to prasīt, varbūt tas, bet es negribēju jaukties tavā izvēlē. Labs repers uz sūdīga bīta vai sūdīgs repers uz laba bīta? Grūts jautājums. Abi labi. Abi der. Priekšpēdējais jautājums. Kādus LV šovus tu skaties? Jā, skaties. Saimnieks meklēs jau neskaties? Es gan skatos. Es vispār šovus neskatos. Es skatos, vienīgā lieta, ko es skatos, ir YouTube video par ģeopolitiku vai vēsturi vai kaut kādām citām tādām tēmām. Saistītām ar to. Par ekonomiku dažreiz skatos. Par konspirāciju teorijas. Konspirāciju teorijas nē, bet tā. Pēdējais jautājums no maziem jautājumiem. Tu esi pats kādreiz taisījis beats? Mēģinājis taisīt? Es esmu tikai mēģinājis producentam teikt, kas jādara. Par to būs tūlīt turpinājumā. Kaizera Beats! Kaizera Beats kopā ar Tuborg. Es atgādināšu skatītājiem, ka šobrīd Eliots repos uz manis taisīta beata, tekstu, ko viņš principā sarakstīja pēdējās nedēļas laikā. Speciāli šim pasākumam. Un tā tas notiek katru reizi, bez izņēmumiem. Un, man te mazs pie reizes stāstīšu par to, kā tas viss notika, lai jūs saprastu, cik Eliots ir ļoti izvēlīgs bītos. Jo es viņam biju aizsūtījis, ja nemaldos, kaut kādus 40 bītus, kopā ar visiem drill bītiem un visu pārējo. Un viņš bija paņēmis vienu. Un pēc tam, kad jau bija nedēļa palikusi vai 2 līdz raidījumam, viņš man saka, nē, man tomēr nedara neviens. Man vajag citu. Es domāju, ok, labi. Un es aizsūtīju vēl vienu. Es aizsūtīju speciāli taisīju. Un tad es uztaisīju, viņš teica, nē, šis laikam arī nebūs. Un tad es uztaisīju vēl vienu, es aizsūtīju viņam vēl vienu. Un viņš saka, nē, šis arī nebūs. Un tad ar 3. reizi, dāmas un kungi, lūk, šīs beats ir tas, kas... Arī sākumā bišķiņ nebija kaut kas līdz galam, bet mēs izdarījām dažas izmaiņas un tagad viss ir kārtībā. Un tā tad, Kaizera Beats! Kaizera Beats uz beata Eliots aiziet! Kaizera Beats! Vecais stāvs! Es peldu šajā repa zupā ilgāk nekā Celekans. Gandrīz 2 dekādes, bet vēl joprojām relevants. Es vienmēr būšu aktuāls kā Air Force vai Melni Vans. Es nepišos ar reperiem un visiem tiem shenanigans. Es vairāk uzticētos Hekler un Koch nekā reperiem, jo baigi bieži tie reperi loh. Īrē viet uz mana krāna, pako pekeles boss. Es dabonu šekeli, šie dabonu tikai krekera kroškas. Tie rīti, kad es vēm podā nevesels bāls, kā gan bez brain damage, bet līdz demencei tālu. Tāpēc es plūstu lēnu un mierīgi kā Jeņisei brāl. Rokā Henesei glāzi, man itas ženesei kvā. Mēģis grib Juris Štral, Juris ir kā Gojārda Soma. Viss ir izmainījies kopš tiem laikiem, kad es kojās godu puikas šito cēlu paši. Neviens neņem doļātos, spārdam siltumnīcas repers, visas botas tomātos. Čaļi runā par tiem hoņiem, bet man nepiš bomārdoms. Manikīra bēbis klačojās, ar ko man romāns top. Jāiztais sūdz, pēc tam ķeru morālos. Paldies Dievam, nav tas fēms un par to nav portālos. Sevi neņem baigi nopiet, bet savu naudu gan dodu gaļu tavai mečai naktī tā kā lauvas nams. Un tāpat būs čaļi, kuri projicēs uz sevi šo, un tas ir arī iemesls, kāpēc es ar scēnu nepisos. Vecais stāvs, Juris Štrāls. Tas bija Eliots. Eliots, Kaizera Beats. Yeah! Whoop, whoop, whoop. Let's go! Woo! Zaibīs, tas bija Eliots.
Paldies tev šodien, kad ciemos atnāci. Un man priekš tevis vēl tikai mazs prezentiņš. Es zinu, ka tu tagad esi drusku soberā kopš vakardienas, ne aizvakardienas vai cik ilgi. Tūlīt pateikšu, pagaid, man ir šī aplikācija, tūlīt pateikšu. Tā, es esmu skaidrā jau 1 dienu un 22 stundas. Ok, var slēgt ārā. Paldies, aiznesīšu kolēģiem. Paldies visiem, kas noskatījās līdz galam. Šarauts jums visiem un tiekamies nākamajās epizodēs. Atā! Šis ir beats un vārds. Šis beats un vārds. Beats un vārds.